sveiciens aizkraukliešiem! Ir pavasaris visā plaukumā, aizkrauklēs zied ievas, ābeles un pienenes, un šī tā nedēļa, kad mēs aizkraukliešus viņu viesus gaidām ciemos. Šī ir ģimenes turisma diena, kas notiks sestdien, un tāpēc laipni aicināti aizkrauklē un dosimies pārgājienā, baudīsim Daugavas ielas skaistumu, izgaršosim to, ko mums piedāvā aizkrauklis ēdienu gatavotāji, un klausīsimies to, ko mēs varam saklausīt. Tā, mani sauc Anita, un es esmu Vides Kits, un es visus savus novadniekus aicinu sestdien 12. maijā lielajā pārgājienā Dabas parkā Daugavas ieleja. Jo ne jau vienmēr ir jādodas skatīties kaut kur pāri horizontam, jo tepat tās mūsu mājās ir daudz skaistu un interesantu vietu, tikai reizēm vajag palūkoties uzmanīgāk apkārt un to visu ieraudzīt. Tātad mēs patreiz atrodamies Aizkraukles pilskalnā, vienā no vissenāk apdzīvotajām vietām Latvijā, kur senatnēji dzīvojuši latgaļi un lībieši. Un tad arī šajā vietā mēs arī sāksim savu lielo pārgājienu. Tad mēs izlīkomosim Spīdalas taku, ielūkosimies Aizkraukles luterāņu baznīcā, kurai arī ir sena vēsture. Tad apskatīsim Livonijas ordeņa pilsdrupas. Lasītavā es jums pastāstīšu, kā 16. gadu simtenī Livonijas zemēs dzīvoja Livonijas ļaudis. Tālāk tad mēs pa ceļam klausīsimies, kā ir pamodusies daba, būvēsim koku. Un tad atpūtas vieta mums būs Lasmaņa karjera, kur tad mēs cepsim līdzi paņemtās cepamdesiņas, ēdīsim sviestmaizes. Un tad finišēsim mēs cepļos. Tad kungi tur varēs izkauties ar spilveniem. Dāmām atkal būs fotosesija Raganu lidlaukā. Jo kā 1592. gadā itāļu apceļotājs Giovanni, apceļojot Latviju, teica, ka nu šeit Latvijā katra sieviete esot ragana, jo viņa pieprotot burties un pārliekot slotas kreiso kāju pāri slotai, laidusies uz raganu sabatvietām. Tad es jums, protams, arī pastāstīšu, kā senatnēji no dolomīta ieguva kaļķi, un mēs aplis remdēsim pie avotiņa cepļos, un, protams, jūs tur arī gaida Baumaņu ģimenes un Ostrausku ģimenes kapela, kas jūs arī priecēs ar jums īpaši sagatavotu koncertu programmu. Un tad tālāk jau jūs ar autobusu vai arī ar kājām, tad varēsiet doties uz pilsētu, kur atkal baudīt gardumus un varbūt tās doties uz brīvdienu māju Aroniju, atkal, kur gaida jūs pirtskūre, varbūt vēl kāds var paspēt arī uz diskotēku. Tad es jūs visus gaidu sestdien 12. maijā Aizkrauklē 9:30 pilsētas laukumā, kur autobus jūs atvedīs uz šo pilskalnu un kur mēs arī sāksim šo maršrutu. Un tātad līdzi ņemiet labu garastāvokli, labus draugus un, protams, labus laika apstākļus. Labdien! Es esmu Guna Zablocka. Mēs atrodamies brīvdienu mājā Aronijas. 12. maijā mums ir paredzēts ļoti brīnišķīgs pasākums sakarā Daugavas ieleju, kur tiek cilvēki aicināti uz pārgājieni. Bet šai pašā sakarā es vēlos aicināt tos, kam varbūt interesē kaut kas mazliet savādāks nekā vienkārši pārgājiens, iziet varbūt šo pašu vai arī līdzīgu maršrutu, to vienosimies uz vietas, ar nūjām. Nūjas ir, dažas nūjas ir uz vietas, kam ir savas nūjas aicināti ņemt visas savējās līdzi. Pēc nojošanas, tad, kad tā kā jutīsimies mazliet tā kā nopelnījuši, varēsim iet arī pirtiņā. Kā redzam, apkārt pavasaris ir sācies, viss zied un zeļ. Enerģijas deva ir vajadzīga katram pavasarī. Laipni aicināti visi uz pirtiņa pēc tam to visu izbaudīt.
Tie, kas būs izlēmuši piedalīties šajā pasākumā, es ļoti, ļoti aicinu iepriekš pieteikties, jo pirtiņa ir tāda lieta, kuru nevar sagatavot ātri, tāpēc esiet tik laipni un iepriekš pabrīdiniet, cik jūs būsiet un uz cikiem jūs varētu gribēt būt. Labdien! Mūsu muzejs Kalnaziedos arī aicina ģimenes turismu dienā ģimenes ar maziem bērniem. Cilvēks, kas varbūt nevēlas iet garajā pārgājienā, mēs aicinām pie mums muzejā rīkot pikniku. Piknika vieta būs šī skaistā pļaviņa. Šeit jau ir nopļauta zālīt, bet mēs esam atstājuši mazliet pienenes, lai būtu ko redzēt, kas šobrīd tik ļoti skaisti zied. Tepat blakus zied ievas, ir pieneņu pļava. Šeit mazliet tālāk mums ir ugunskura vieta. Tajā ugunskura vietā mēs būsim nolikuši malciņu, varēs sakurt uguni. Jūs varēsiet cept paši līdz paņemtās desiņas. Noteikti līdz vajag paņemt kādu sēdziņu uz kāds sēsties zemē. Pērkons esot jau bijis, varot sēdēt droši zemē. Maziem un lieliem mums būs arī muzeja tādas senās latviešu spēles un rotaļas. Muzeja darbinieki jums parādīs, kā lietot, kā spēlēt cūciņas, kā ar garajām kājām staigāt pa muzeja dārzu. Būs maziem bērniem šūpolītes, lielajiem lielās šūpoles. Tā kā laipni aicinam, gaidām visus sestdien pie mums muzejā ģimenes turismu dienā. Sveiciens aizkraukliešiem! Ne katram no mums izdodas nokļūt austrumu zemēs, lai nobaudītu tur gatavotos ēdienus. Tāpēc mēs, Pērses Panna un Panna, 12. maijā ģimenes turisma dienā piedāvājam ierasties pie mums, kur mēs pasniegsim pašu gatavotu taizemes zupu, kas ir tapusi uz kokosriekstu bāzes, kokosriekstu piena bāzes. Mums jau daudz pazīstamāko ēdienu suši, kam klāt pasniegsim ingvera sīrupu un terijaki. Tas ir ēdiens, kas top no laša filejas vai vistas filejas un ir marinēts īpašā mērcē terijaki. Gaidīsim jūs 12. maijā Pērsē, Pērses Pannā un Pannā, kur jūs gaidīs arī smaidošs kolektīvs un garšīgi ēdieni. Labdien! 12. maijā ģimenes dienas ietveros Klubs La Palma sagādājas īpašu ēdienkartu, piedāvājot nobaudīt leģendām apvīto varavīksnes foreli visas dienas garumā. Gan tie, kas iet pārgājienā, gan tie, kas vienkārši ir garšas ceļojumos, laipni gaidīti, nobaudīt šo brīnumaino ēdienu, par kuru ir arī īpaša leģenda, ar kuru varēsiet iepazīties pie mums, kas iekļaut jaunajās ēdienkartēs. Tad 6. vakarā piedāvājam diskotēku bērniem ar īpaši izklaidējošu programmu, ar dažādām atrakcijām, spēlēm un balviņām. Nāciet, izklaidējieties, atvediet bērnus, sagādājiet prieku sev un mazajiem. Tiksimies sestdien! Ko tu dari sestdien? Es strādāju. Un ko tu? Es arī strādāju. Vai tu strādā krasta krogā? Protams. Un kas tur būs? Tur būs turisma dienas. Vai ģimenēm? Arī. Un ko mēs piedāvāsim? Mums būs īpašie latviešu ēdieni. Un kas tur būs? Tur būs garšīgas kāpos zupiņa. Būs sautētas ribiņas ar sautētiem kāpostiņiem un kartupelīšiem. Un, protams, pelēkie zirnīši ar speķu. Un desertā mēs noteikti piedāvāsim dievīgu, gaisīgu uzpūteni dzērviņu ar pienu un rupmaizes kārtojumu, vai neskan vilinoši. Bet blakus tam visam mēs vēl piedāvāsim mūsu ikdienas ēdienkarti. Un mēs visiem slinkajiem, kuri negrib iet īsti pārgājienos, varam piedāvāt burvīgu ne tikai garšas buķeti, bet arī skatu, jo mēs atrodamies kur? Aizkraukles sākuma punktā un viskaistākajā vietā. Un jūs varat baudīt mūsu ēdienas gan iekštāpās, gan uz terases. Un cik ilgi mēs strādāsim? Līdz pēdējiem klientam. Tas ir. Gaidām jūs! Tā! Informāciju par šīs dienas pasākumu jūs visplašāko noteikti varat iegūt mūsu pilsētas mājaslapā www.aizkraukle.lv. Un tieši tāpat visa informācija ar izvērstu programmas aprakstu ir Pēdējās domas vēstīs.
Protams, uz afišu stabiem ir šīs te programmas, bet tiem ceļotājiem, kuri dienas laikā ir pilsētā un varbūt šo informāciju nav saglabājuši, būs atvērtas domas durvis. Tātad domas vestibilā būs pieejama šī programma ar visu izvērstu aprakstu. Tieši tāpat arī bezmaksas interneta pieejas punkts, bet tiem, kuri būs plānojuši braukt uz cepļiem, lūgums automašīnas novietot pie informācijas stenda, braucot no Aizkraukles pie Lielā Ozola, tajā stāvlaukumā. Sveiciens aizkraukliešiem saulainajā pavasara laikā. Mēs esam centrālajā laukumā kopā ar sporta centra vadītāju Valdi Padomu. Ir sācies atkal jauns mēnesis un ir kārtējais laiks aizkraukliešus informēt. Kas tad jauns sportā šomēnes sagaidāms? Labvakar visiem. Sportā šomēnes ir sagaidīts tas, ka ir vasara pienākusi un pārceļamies uz stadionu. Un hallē tie pasākumi mums paliek arvien mazāk. Praktiski šomēnes mums ir tāds nopietni vērā ņemams pasākums, viens tikai šaha turnīrs. Šahu nevar spēlēt ārā? Šahu var spēlēt ārā, bet mums jau ir iestrādājusies tāda tradīcija, kad viņš notiek turnīrs pie mums sporta centrā un šogad arī. Un šo pasākumu organizē tāds sporta klubs Gambīti. Un šos šaha turnīri var apmeklēt arī iedzīvotāji, skatīties, kad tas notiek? Jā, protams, iedzīvotāji to var apmeklēt, nāk un arī paši piedalīties, tie, kas māk šahu spēlēt. Un spēlētāji nekļūst nervozi, kad ap viņiem riņķos līdzjutēji pūļi? Nē, tādēļ jau tās ir sacensības, un tur jau tie, kas piedalās un startē, tie jau ir profesionāļi. Tas būs 18. maijā. Šahs tātad 18. maijā sporta centrā. Un tālāk dodamies uz stadionu. Stadionā notiek mums, arī šodien jau notika vieglatlētika, ko organizē sporta skola. Sporta skolas sacensības dažādām vecuma grupām ir visu mēneša garumā un notiek tie pasākumi stadionā. Sīkāku informāciju mēs varam redzēt arī uz informācijas stendiem un visur. Šodien jau bija aizkrauklē dzirdams, ka stadionā diezgan skaļi skaļruņos tika paziņoti tur rezultāti un vieglatlētikā un visādās citās disciplīnās. Un es dzirdēju, ka piesauc Skrīverus un Jaunjelgavu un Aizkraukli. Tas nozīmē, ka no bijušā rajona teritorijas jaunieši sabraukuši pie mums. Aizkraukles novada sacensības notika vieglatlētikā un no bijušajām rajonām, kas ir sporta skola arī un arī brauc ciemos sportisti un sporto. Tomēr Aizkraukli kā tāds sporta, reģiona sporta aktivitāšu centrs tomēr mēģina sevi noturēt, cīnīties par to. Jā, tā sanāk, ka sporta skola pie tā arī piestrādā un organizē diezgan daudz sacensības vieglatlētikā, lai būtu interesanti, kā nekā mums ir Aizkrauklē vairāki vieglatlētu treneri, kas nodarbojas ar bērniem un lai arī bērniem būtu kur sacensties, arī, lai nebūtu jābrauc arī mums tālu sacensībām, tādēļ rīkojam pie mums šeit Aizkrauklē. Un arī tas, kad ir sākusies stadionā sezona futbolā un arī sāksies futbola 2. līgā spēle šomēnes, jau 2 spēles jau būs. Un tas ir brīnišķīgi, atliek cerēt tikai, ka būs labs laiks un vai zālīte jau ir iesakņojusies vai var jau skriet pa viņu? Jā, zālīte visi kārtībā, jau senu zālītes, jau bērni sporto un futbols notiek, gan vieglatlētikā notiek. Un tā kā viss notiek. Tad aicināsim sekot līdzi krāsainajām sporta centra afišām, kas vēstīs par brīvdabas pasākumiem šādā jaukā laiciņā stadionā un iekšā zem jumta. Jā, un arī tas, ka tuvākā laikā tiks izlikta informācija par vietējo čempionātu futbolā, ko organizē futbola klubs Aizkraukle. Un jāseko līdz informācijai, un tur būs informācija, līdz kuram var pieteikties, un doma ir, ka tuvāko nedēļu laikā tā informācija tiks nodota mūsu medijiem, lai plašākai publikai būtu tas redzams. Kā stadions ir pārziemojis, vai nav kādi ziemas bojājumi notikuši, vai vandālismi, kā jūs saņemat kādā tehniskā stāvoklī šo sporta būvi? Nē, stadionu viss ir kārtībā. Tagad tiek atjaunots arī skateparkā. Aktīvisti atjauno skateparku. Pamazām viņi arī gatavojās savām sacensībām, kuras notiks nākošu mēnesi.
Un lielākais apmeklējums jau, cik ir manāms, gan no rīta līdz vakaram pa skateparku bērni darbojas. Vai volejbola, basketbola laukumā arī kādas aktivitātes? Basketbolā nav tik liels kā skateparkā, bet volejbols ir ļoti tā minimāli, jo vasarā sezona, kā mēs zinām, ir pludmalē. Un pludmalē tagad jau stīkli ir uzlikti un cilvēki iet uz pludmali un var nodarboties ar pludmalas volejbolu. Tā kā ļoti daudzpusīgi mums tā sporta dzīve aizkraukla. Tāds nebijis pasākums mums būs 27. maijā būs velodiena, ko organizē arī sporta klubs, mūsu jaunais sporta klubs garām ejot. Un tas būs tāds plaša mēroga tādas sacensības, kuras nav bijušas. Un cerams, ka viņiem izdosies šo pasākumu ilgtermiņā realizēt un kā tradīcija pie mums. Un tas varēs piedalīties visi Aizkraukles iedzīvotāji, kam ir ritens, gan profesionāli, gan neprofesionāli. Un sīkāk par šo pastāstīs Dainis, kluba pārstāvis. Jā, nu tad sarunāsimies ar Daini, vai vēl kaut kas tāds, ko iedzīvotājiem var novēlēt šajā sportisko aktivitāšu sezonas sākumā? Novēlēt, apmeklējiet mūsu pasākumus, kas notiek stadionā un visur apkārt. Un tie, kas piedalās, lai viss izdodas. Jā. Kustība ir dzīvība, lai tev arī viss izdodas. Nu, kā jau Valdis solīja, man līdzās ir sporta kluba garām ejot aktīvists Dainis, un mēs zinām, ka šogad 1. gadu Aizkraukles novada pašvaldība izsludinājusi projektu konkursu sabiedriskām organizācijām, iedzīvotājiem, dažādu sabiedrisku aktivitāšu nodrošināšanai, gan sportā, gan kultūrā, gan dažādās citās jomās. Un es zinu, ka sporta klubs garām ejot ir iesniedzis tātad ļoti jauku projektu par velodienas sarīkošanu Aizkrauklē, un šis tika atzīts kā viens no labākajiem projektiem un tika arī atbalstīts. Un saki, lūdzu, vai biedrība sen darbojās un kas bija autori šai labajai foršajai idejai? Sākumā par biedrību, tātad biedrība garām ejot, cik ilgi viņa darbojās un kas ir tās darbības pamatā? Biedrība ir dibināta 2011. gadā. Šajā gadā mēs ieguvām sabiedriskā labuma statusu sporta atbalsta jomā. Un paši mēs nodarbojamies ar kalnu divriteņu braukšanu. Tas ir Tomēr pamatā ir tās intereses ap to velosipēdu. Jā, tas ir vairāk tā pa zemes ceļiem, pa meža takām un pa tādām ceļiem. Cik daudz jūs esat biedrībā? Pašais biedrībā esam kā 12 biedri. Tas jau ir pietiekami labs pulks, lai radītu, ģenerētu idejas. Jā, un piedalāmies Latvijas čempionātā SEP kalnu divriteņu maratonā kā komanda un individuāli. Un šī ideja par velodienu visiem kopīgi vai kādam individuāli, vai projektu rakstījāt kopīgi, vai kaut kā jums sanāca tā, ka viens to izdarīja? Par cik Aizkrauklē šāda pasākuma nav bijuši, un tāpēc mēs izdomājam, ka vajadzētu arī uzrīkot Aizkrauklē, parādīt iedzīvotājiem, kā var arī veselīgi atpūsties ar ģimenēm kopā, un arī tie, kas vēlas pasportot tādā veidā. Jā, un man šķiet arī šī ideja, arī pašvaldībai likās tā, ka viņa ir laba no tā viedokļa, ka dažādos veidos iepazīt savu novadu un kļūt viņiem tuvākiem. Īpaši šajā jubilejas 45 gadu jubilejas gadā akcentējums tas, ka apzināt mūsu Aizkraukles tuvākās teritorijas, Daugavas krastu un dažādus lauku nomaļus celiņus un vietas, kas ir skaistas un neapgūtas. Un, man liekas, ka ar divriteni daudz kur var iebraukt dziļāk nekā ar mašīnu. Un tāpēc arī jūs lielā mērā dabujāt šo te atbalstu no pašvaldības. Vai tur ir pašvaldības finansējums tikai vai jūsu privātie līdzekļi, vai ir vēl kādi citi veidi, kā jūs iegūsiet finansējumu, jo tomēr ir mazs pasākums? Lielāko tiesa būs pašvaldības finansējums tam pasākumam, bet būs arī kāds savs ieguldījums un sportistiem būs arī dalības maksa. Tā kā tomēr arī kaut kā pašiem būs mazliet jāpiedalās, lai būtu veiksmīga šī diena. Tad varbūt ķersimies klāt pie šīs dienas aktivitātēm. Tātad 27. maijā Aizkrauklē notiks velodiena. Un kur tiekamies, cikos tiekamies un kas notiks? Notiks tas viss pie Gaismas ielas 14, tas ir pie Universāla veikala. Sacensības sākums ir 12. Bet reģistrēšanās sacensībām ir jau sākot no 9:30, no 9:30. Jāierodās ir ar savu braucamo, vai tur varēs arī izīrēt uz vietas braucamos?
Par izīrēšanu es īsti nemācēšu pateikt, jāierodas ar savu, un vēl kāds ir nosacījums obligāts, tas ir jābūt velo ķiverei. Velo ķiveri. Kādai citai ķiverei. Kā ir ar tiem visiem noteikumiem, ka jābūt ir vadītāja apliecībai? Tas nav obligāts nosacījums, jo it kā maršruts ies pa marķētu trasi, pa ceļiem, kur būs daļai ierobežota satiksme, citur būs pilnībā slēgta satiksme. Bet, protams, braucot pa koplietošanas ceļiem būs jāievēro arī satiksmes noteikumi. Un vai tur būs vairākas trases, vai tiks sadalīti cilvēki kādās grupās pēc spējām, pēc varēšanas, pēc gribēšanas? Un, principā, trase būs viena, sportisti veiks 2 apļus, pārējie veiks 1 apli. Tur būs tā kā uz laiku, vai tā kā orientēšanās, kaut kāda atzīmēšanās, vai objektu meklēšana, vai tikai izbraukšana pa trasi? Un tiem būs tā saucamā tautas klasē, būs bezmaksas dalība, kurā varēs izbraukt bez laika kontroles, vienkārši par to maršrutu, lai iepazītos, ko nozīmē kalnu divriteņu velo maratoni. Un kā ar braucamajiem? Es zinu, ka viņi atšķirās. Ir tādi, kas piemēroti vairāk braukšanai pa pilsētu, citi ir atkal lielākiem riteņiem, citi ir mazākiem riteņiem, citi ir tā kā sportiska tipa, citi atkal tādi vairāk, piemēroti varbūt tās, nezinu, bērniem, jauniešiem. Vai teiksim, man mājās ir velosipēds, es nezinu īsti, kam viņš var būt piemērots, es varu viņu ņemt līdzi un braukt pie jums un varbūt saņemt kaut kādu, teiksim, konsultāciju, kā man labāk rīkoties, kā man braukt vai kādu braucamo izvēlēties, teiksim, šādai trasei vai kā? Nē, principā varēs piedalīties ar jebkura tipa velosipēdu. Ja? Vienīgais, ja šoseis velosipēdu būs grūtāk, jo tam ir šauras riepiņas ar tām, kas domāts tikai asfaltiem. Ar tiem it kā nebūtu ieteicams piedalīties. Būs grūtāk, bet braukt var? Principā braukt var, bet es domāju, ka tas nebūs praktiski iespējams. Pārējiem velosipēdiem ar jebkuram, ja tas neiet uz kādu sacensību robežās, tad ar jebkuru. Un cik gara ir šī trase? Jūs teicāt, tad vieni veiks 1 apli, citi 2. Cik tad ir šis viens aplis garums apmēram? Viena apļa garums varētu apmēram būt ap 20 kilometriem. Tas jau ir daudz, es domāju, kādi 5 kilometri. 5. Tad iznāk, ka tie sparīgākie braucēji nobrauks 40 kilometrus. Jā, tie, kas piedalīsies sacensībās ar laika kontroli, tie brauks 40 aptuveni kilometrus. Tas ir diezgan nopietni. Kas notiks gala rezultātā? Kaut kāda apbalvošana, kādi bonusiņi, kas viņiem būs par to, tiem uzvarētājiem? Jā, sporta disciplīnā būs apbalvošana, tur būs sadalīta pa vecumu grupām, un pirmo 3 vietu ieguvējiem būs kausiņi, varbūt vēl kādas dāvaniņas, un būs kausi arī absolūtajā vērtējumā, vīriešu un sieviešu konkurencē. Un cik saprotu, ka biedrība ir diezgan jauna, vai jūs pirmo reizi rīkojat šāda veida pasākumu? Jā, šāda veida pasākums tiek rīkots pirmo reizi. Centīsimies arī rīkot turpmāk, vienkārši jāiegūst pieredze tam. Jā, un, protams, arī man šķiet, ka ļoti svarīgi aktivizēt iedzīvotājs vairāk, braukt ar velosipēdiem, nevis ar mašīnām. Tomēr tas ir labāk veselībai, labāk videi, un Aizkrauklē tiešām varētu tik maza pilsēta, kur te braukt ar mašīnu, tak vajadzētu braukt ar riteņiem, vai ne? Tieši tā, un tēt vispār velosipēdu braukšana un velās sacensības ar katru gadu kļūst populārākas un plašāk apmeklētas. Man šķiet, ka šīs svarīgās lietas, ko mēs pieminējām šajā sarunā, tiks popularizētas, iedzīvinātas un būs kā tradīcija. To es novēlu biedrībai, un lai šim pasākumam ilgs mūžs, un galvenais, lai laiks ir labs 27. vai ne? Tieši tā, un pasākumam lūdzu pēc iespējas reģistrēties iepriekš, lai zinātu, cik nepieciešams visādu citu sagatavošanās procesam, lai atvieglotu. Visa informācija ir pieejama www.garāmejot.lv vai pa tālruni. Afišiņas būs visur, mēģināsim izlikt visur iespējamās vietās. Droši vien Aizkraukas mājaslapā arī visa kontakta informācija. Es tā ceru, ka tur arī būs, un noteikti, ka būs arī Stabroga atbalsts, ka ieliks Stabrogā reklāmiņu par to. Tātad. Var sakot, varam teikt, sekojam līdzi informācijai, reģistrējamies, spodrinam savus braucamos un tiekamies 27. maijā, vai ne, Daini? Jā, tiekamies 27. maijā. Tad vēlreiz Gaismas 14 pie Universāla veikala, sākot no pulkstens? 9:30. No 9:30 līdz 12. reģistrēšanās ir? Līdz 11:30 reģistrēšanās, 12. starts.
Nu, var sakot, tiekamies 27. maijā. Pirmajā velodienā. Un tagad es stāstīšu, kas sagaida mūsu pilsētas kultūras namā šajā jaukajā maija mēnesī. Rīt 11. maijā mēs aicinām uzņēmējus uz Zemgales plānošanas reģiona rīkoto semināru, kurā jūs varēsiet iegūt informāciju par Eiropas fondu iespējām uzņēmējiem laika periodā no 2007. līdz 2013. gadam. Šajā periodā ir tātad daudz jaunumu gan Eiropas sociālajā fondā, gan dažos citos struktūra fondos. Tā kā aicinām uzņēmējus rīt 11. maijā 10:00 kultūras nama 2. stāva semināru zālē uz šo te informatīvo semināru. 12. maijā, kā jau jūs esat lasījuši un skatījuši un dzirdējuši informāciju, Aizkraukles novadā notiek ģimeņu turisma diena. Un šajā sakarā man arī maza bēdīga ziņa, ka paredzētais koncerts Knīpas un Knauķi 15. šajā dienā, kurš bija paredzēts kultūras namā, ir atcelts sakarā ar to, ka nepietiekami pārdots biļešu skaits iepriekš pārdošanā. Visiem mēs atvainojamies par šīm te sagādātajām nērtībām un aicinām apmeklēt citus ģimenes dienas pasākumus. Un gribu teikt arī, ka šajā dienā bija paredzēts demonstrēt Aizkraukles jauniešu video sveicienu pilsētā 45 gadu jubilejā, un šis video sveiciens tiks demonstrēts 19. maijā muzeju nakts ietvaros. Un tāpat arī bērni, kas saņēmuši ielūgumus uz Knīpas un Knauķi koncertu, startējot dažādās sporta spēlēs un konkursos, laipni aicināti izmantot šos ielūgumus 2. jūnijā, kad Aizkraukles kultūras namā būs brīnumskapis ar savu jauno muzikālo programmu. Un tagad turpināšu ar citiem brīvdabas pasākumiem, kas pie mums notiek. Tātad 12. mēs dosimies visi uz 12. dodamies ģimenes turisma dienā, bet 19. apmeklēsim muzeju nakti. Muzeju nakts ir starptautiska akcija ar domu pievērst vairāk apmeklētāju uzmanību muzejiem. Un Aizkraukles muzejs Kalnaziedi arī šajā akcijā piedalās. Un šogad ir devīze zilā krāsa un visādi zili zaļie brīnumi Kalnaziedos. Un tādēļ mēs jūs aicinām jau sākot no 19. uz muzeja Kalnaziedi 19. maijā. Un šeit notiks dažādas rotaļas un spēles, brīnumainas pārvērtības, alķīmija vai ķīmija, tātad ķīmiski eksperimenti. Notiks dažādi stāstījumi par zilo krāsu, pļaviņu Hess jūras malā, latviešu tautas pasakas zili zaļi brīnumi, teatralizēts lasījums. Tāpat arī notiks orientēšanās sacensības, brīnumu lauks, sarunas par ziliem brīnumiem latviešu folklorā. Ieradīsies arī burvju mākslinieki no Rīgas cirkus un rādīs savus zilos brīnumus. Tāpat arī popgrupa Tikai tā un viņu draugi ir iestudējuši divas programmas – Zilais mēnesis un Zilais karbunkuls. Un visi šie pasākumi ir plānoti no 19. līdz pusnaktī. Un tā kā es jau solīju, arī šajā naktī tiks demonstrēta filma. Tas būs apmēram ap 20:30. Tātad Aizkraukles jauniešu video sveiciens pilsētai 45 gadu jubilejā. Un zinu arī, ka Aizkraukles novada deputāti ieviesa pagājušajā gadā tradīciju vārīt zupu svaigā gaisā, un kopīgi ar to mieloties, tad arī Aizkraukles novada deputātu zupa šajā naktī būs kā neiztrūkstoša lieta. 27. kā jau dzirdējāt, notiek pie mums velodiena. Laipni aicināti visi izkustēties atkal brīvā un zaļā dabā. 1. jūnijā visi mūsu skolu jaunatnes kori un dejotāji dodās uz Jaunjelgavu, kur notiek mūsu sadarbības novadu skolu jauniešu dziesmu un deju diena. 2. jūnijā Aizkraukles pilsētas kultūras namā 16. brīnumskapis ar jauno muzikālo programmu. Biļešu iepriekš pārdošana jau notiek, tā kā laipni lūdzam jūs doties uz kasi un laicīgi iegādāties biļetes, lai mēs varētu plānot, cik apmeklētāji ieradīsies uz šo te koncertu. Un tātad vēlreiz atgādināšu tiem bērniem, kuri saņēmuši ielūgumus uz Knīpas un Knauķu koncertu 12. maijā, kurš nenotiks. Laipni aicināti 2. jūnijā 16. apmeklēt brīnumskapi. Un 3. jūnijā Aizkraukles pilsētā notiks piemiņas koncerts ilgadējam
Aizkraukas domas priekšsēdētājiem Vilnim Plūmem. 3. jūnijas ir Vilņa Plūmes dzimšanas diena, un tādēļ šis datums izvēlēts, lai sarīkot šo piemiņas koncertu. Piemiņas koncertā piedalīsies Aizkraukas novada tautas mākslas kolektīvi, un savu dalību ir apstiprinājis arī komponists Raimonds Pauls. Viņam būs ļoti skaista kora mūzikas programma sadarbībā ar ģimnāzijas kori Dekantāre. Šajā koncertā vēl notiks tikšanās ar Vilņa Plūmes stipendijas fonda pirmo stipendiāti, un notiks arī ziedojumu vākšana, tātad šī te garīgā pieminekļa celšanai. 3. jūnijā 17. Aizkraukas pilsētas kultūras namā piemiņas koncerts Vilnim Plūmem. Sekojiet līdzi informācijai portālos www.aizkraukli.lv, lasiet laikrakstu Staburaks, skatieties Aizkraukas televīziju un apmeklējiet pasākumus maijā Aizkraukas novadā. Desmit gadus atpakaļ pilsētas kultūras namā vadītāja Una Stakle aicināja bērnus uz pirmo deju kolektīvu mēģinājumu. Atsaucās vien daži drosmīgie, taču laikam ritot, tiem piepulcējās vēl un vēl. Un šobrīd jubilejas koncertā uz skatuves dejoja 3 vecuma grupas, kopskaitā vairāk kā 70 bērnu. Uz doto brīdi varētu teikt, ka šis ir skaitliski lielākais tautas mākslas kolektīvs novadā. Uz brīdi paciemosimies jubilejas pasākumā. Šeit tev roncīt